Labrīt! Labvakar! 5. epizode. 4. Runā TV epizode. Ar jums kopā būs Mārtiņš un Raivis. Pīla. Šodien redzēsiet ne tikai mūs, bet arī Runā TV atrada cēloņus lekciju grafika problēmai. iepazinās ar radio runās skaļāk visvecāko raidījumu. Aprunājās ar nedēļas studentu Mārtiņu Šmitu. Un, protams, Stradiņš runā. Raivi, tu zini, ka mums vairs drīz nebūs darba? Kādēļ? Tāpēc, ka 21. decembrī ne tikai Ziemassvētku balva skolā, bet arī pasaules gals. Otā. Nu, un studentu reakciju mēs paskatīsimies nākamajā sižetā. Bet zini, kas ir gaidāms 21. decembrī? Jā, eksāmens. Eksāmens. Es saņemšu pasi. Jauno. Ziemassvētku balva. Balva, jā? Nē, 21. Es teicu, ka ballīt. Man tā čokstē. Es zinu, jā. Ziemassvētku balva. It kā tiek runāts, ka pasaules gals mūšot. Pasaules gals. Pasaules gals. Pasaules gals. Pasaules gals. Pasaules gals? Vai tu tici pasaules galam? Nē. Nav. Nē. Nē. Nē, es neticu. Es nebrīnos, ka tas kaut kas tāds varētu notikt, kad tu uzskatīs kaut kādu komētu, viss būs tumšs, nebūs ātrības. Un ka tā var arī būt. Es neesmu īpaši par to. Priecīgs jau kā nekā. Bet tas jau bija gaidām, zinot, kādi cilvēki vispār ir. Kā tu gatavotos pasaules galam? Es brauktu uz laukiem, kur ir daudz pagrabā burciņas un kartupeļu un vispārējais un svecītas noteikti sapirktos daudz. Sapirkt daudz sveces, daudz tējas un čokolādi. Gaidīt pasaules galdu. Iepirkt daudz konservu, braukt uz laukiem, izslēgt elektrību, aizbirkāt durvis. Tērēt varbūt vairāk naudas. Paņemtu kredītus kādiem 10 000 un aizbrauktu kaut kur ļoti tālu pavisam. I'm not sure. I think I wouldn't prepare anything. I just would wait for the world's end. Kā gatavoties citiem? Kā gatavoties citiem? Izdarīt nepadarītās lietas. Atzīties mīlestībā visām meitenēm, kurām vēl nav paspējas. Noteikti atzīties visai pasaulē mīlestībā. Make some kids. Pārtraukt studēt. Pazust no pilsētas, tāpēc, ka tev viss ir atkarīgi no elektrības. Saglabāt mieru. Not to stress too much because in the end you cannot influence anything. Gatavs panika. Ir kaut kāds konkrēts lietiņas, kuras tu neesi vēl paveicis, bet, ja tu zinātu, ka pasaules gals to obligāti to izdarīt. Izlikt ar izplatni. Izlikt ar izplatni. Darīt kaut ko pārgalvīgi. Bez izplatni tāpat pasaules gals. Es droši vien aizceļot uz kādu valsti. Piemēram. Apprecēties, zināt, bērnus, iemācīties franču valodu. Tik daudz. I think I would like to see my family, friends and boyfriend. That's all. Droši vien visiem svarīgiem cilvēkiem pateikt to, cik man ir svarīgi. Es vismaz gribētu nolikt kursu, un tad es varēju būt mierīgs. Nokārtot sesiju. Nē, es noteikti uzrastīt pēdējos 2 kopsavilkumus savu noslēgumu darbu, jā. Aizbraukt uz Bālī tomēr, jā. Gribētu paspēt vēl. Mārtiņ, Jā. es pārdomāju. Vienalga to pasaules galu. Jāturpina vadīt šaus. Es nevaru, man tūlītās lekcijas sākās. Kā tu līdās? Lekcija ir tikai pēc 5 stundām, ja es nemaldos. Kā pēc 5 stundām? Skaties! Mūsu universitātē ir daudz studentu neapmierinātu ar sarežģīto lekciju grafiku, īpaši tādi, kur apvieno mācības ar darbu. Tāpēc Runā TV centās noskaidrot, ar kādām problēmām viņi saskaras. Mēs satikām Maduru, kura par tām pastāstīja. Pagaidām es tieku galā, bet lieta, kas man ļoti kaitina, ir tas, ka lekciju grafiks tiek tādēļ parādīts tieši 2-3 dienas pirms moduls sākās. Un man darbā lūdz pateikt, kuras dienas es varu strādāt, un es nevaru to izdarīt, jo man vienkārši nav lekciju grafiks acu priekšā, un es nevaru pateikt, kuras dienas es varu strādāt, kuras nē, un līdz ar to es zaudēju mājas. Arī liekas nepareizi ir tas, kā valodas, piemēram, aizņem galveno dienas laiku. Šis ir ļoti kompakts, viņu var uzdrukāt uz vienas A4 lapus, bet
bet saprast viņu tiešām pagrūti ir un vēl vairāk izplānot un saprast, kā tas izskatās viss, teiksim. Tas ideālākais variants būtu tas, ka lekcijas būtu vienais otrs, nevis būtu 4 vai 2 vai 3 stundu garas pauzes, kas mums ir vienkārši jābumbulē pa universitāti un jāgaida. Nu jā, protams, tas, ka lekciju grafika varētu daudz saulaicīgāk parādīt studentiem, lai viņi var saplānot savu laiku. Man liekas, ka tas, ko vajadzētu uzlabot, ir tieši noformējums vai prezentācija tam lekciju grafikam. Tādas lekciju grafikas kā pašlaik ir skaidrs, ka tas ir tāds kaut kāds inteliģents pārbaudas mehānisms, acīm redzot, jo tev tiešām ļoti grūti saprast ir. Es domāju, ka būtu nepieciešams kaut kas vienkāršāks. Lai ieviestu skaidrību, kāpēc lekciju grafikas ir tik neērts, mēs devāmies pie lekciju grafiku sastādītajiem. Viņi paskaidroja, ka lekciju grafiku nav iespējams mainīt pasniedzēju aizņemtības un telpu pieejamības dēļ. Un te viena niansīte tāda ir uzreiz pateikšu, kā darba devēju sevišķi pirmais kurs, viņam ir jāmācās ar darba devēju, viņš var būt teiks. Kas mums vispār, neteiksim bremzē, bet sarežģi darbu to, kas mums ir ļoti augsti kvalificēti pasniedzēji. Savā darba vietā viņam savs darba grafiks, un mēs gribam viņus arī dabūt šeit, līdz ar to mums jāsaskaņo ļoti daudz visādas pozīcijas. Un viņi var tikai tajā laikā, kad viņi var. Un līdz ar to vēl ierēķinot arī telpu resursus, vienkārši šīs lietas nesaiet, nevienmēr saiet kopā, un līdz ar to veidojās it kā šie logi. Ja? Un arī tas, ka viens pasniedzējs pasniedz, vada nodarbības, lekcijas lasa ne tikai 1. kursa studentiem, bet tāpat viņš strādā ar 2. kursa studentiem, ar 3. un arī ar citu fakultāšu studentiem. Jūlija Okuņeva, Armands Velpe, Runā TV. Raivi, uzmini, kas man ir? Nu. Skaties. Ovā. Šitādi pērti esi redzējis? No. Ko tu mēģini ar viņu uzķert? Nu kā, skolas radio runā skaļāk. Un tur kopsavilkuma vakars ir tagad. Mārtiņ, tas gadījumā nav internetā? Šie ir Zane un Mikus, un kā jau katru otrdienas pēcpusdienu, viņi dodas uz radio Runā skaļāk studiju, lai 19. palaistu ēterā savu raidījumu Kopsavilkuma vakars. Šis raidījums, tāpat kā pats radio, pastāv jau 3 gadus. Sākumā raidījumu vadīja 3 jaunieši, bet Dainis šobrīd devies Erasmus apmaiņas programmā uz Beļģiju. Taču Zana un Mikus mūsu intervijā min, ka ar Daini sazinās raidījumu laikā, kā arī viņš atkal pievienosies pēc jaunā gada. Bet par ko tad īsti ir viņu raidījums un kā radās ideja par tā veidošanu? Mūsu raidījums ir par, tas ir tā kā, skaidās tā kā atskats uz iepriekšējā nedēļā notikumiem tā kā lielākajiem. Un, protams, katram no mums ir tā kā savs lauciņš, tur Zana vairāk ir par kultūru, izklaidi un tam līdzīgi. Dainis ir vairāk par mēdiem un tam līdzīgi, es esmu par politiku, sports vairāk un mūziku. Un tā mums tā kā sadalīt lauciņu. Es tikai par nosaukumu atceros, jo mēs nevaram izdomāt nosaukumu. Bija skaidrs, ka mēs tā kā diskutēsim, tā kā to savu viedokli izteiksim par tām nedēļas aktualitātēm raidījumā, bet tad mēs darām nosaukumus. Mēs atceros, mums bija jau Skype konferences, un tajā pirmajā kursā ļoti daudz tie kopsavilkumi jāraksta. Un mēs tāds saka, kaut kāds kopīšu vakars vai kopsavilkuma vakars. Un Dainis saka, bet tev ir ļoti labs nosaukums. Un tā radās nosaukums raidījumam. Domājams, ka studentu ieguvums darbojoties radio ir nesalīdzināmā pieredze. Mikus un Zane mums pastāstīja, ka šāda iespēja viņiem studiju laikā nekur citur nebūtu pieejama. Interesanti. Vai 3 gadu laikā viņiem gadījušies arī kādas kļūmes vai kuriozi? Mēs ierakstām raidījumu 4 stundas, esam šeit nosēdējuši un ierakstījuši, un visi tagad sāksim montēt. Un te bija kaut kādi vadi, un es kaut kā cēlos, un pār tiem vadiem tā kā uzkāpu viņiem visu. Viņi bija zem galda, un tur kāja kaut kā kustē. Jā, un izrāvās tie vadi, un viss tas ieraksts pazud. Tas viss 4 stundas ārprāts, viņi bija gatavi man nosist. Kaut kāds tehnisks ķibeles arī tajā mūsu 24 stundu maratonā, kad, reiz 2 stundās pazuda internets bez mazā, jā, kad tur apmēram visi jautā, kur jūs palikāt pēkšņi? Tas tā apmēram. Mēs runājam tālāk, likās, ka viss notiek. Jā, viss notiek. Pēkšņi.
Dažreiz Dainis mēdz it kā skan dziesmu, man liekas, ka mēs neesam ēterā, un es kaut ko saku, un izrādās mēs jau esam ēterā, un Dainis saka, haha, to visu dzirdēja. Radio Runā skaļāk ir pieejams internetā. To var klausīties www.runāskaļāk.lv, kā arī sekot radio Twitter kontā, kur tiek parādīti ne tikai kopsavilkuma vakara, bet arī citu raidījumu tiešraides laiki. Radio veterāni novēl izturību, kā arī cer, ka jaunie radio vadītāji noturēsies radio līdz pat 3. kursam. Gunta Kalvīte, Madara Tampe, Runā TV. Kas tas tāds? Mārtiņš Šmits. Paga, viņš nebija visās iepriekšējās epizodēs jau? Jā, nepietiek ar to, ka viņš ir bijis visās iepriekšējās epizodēs. Viņš vēl ir iecelts par nedēļas studentu. Mums nevajadzēja vadīt šovu. Es ar tā domāju. Man galīgi nepatīk tā. Es vispār esmu dusmīgi. Šoreiz Runā TV nedēļas students ir Mārtiņš, kurš aktīvi darbojas studentu pašpārvaldē, kā arī ir pamanījies iekļūt katrā mūsu raidījuma epizodē. Tātad mani sauc Mārtiņš Šmits. Es mācos medicīnas fakultātē šobrīd 2. kursā. Kādēļ tu izlēmi iesaistīties studentu pašpārvaldē? Vienkārši es sapratu to, ka šeit var nevis tikai rīkot pasākums, kāds bija izskanējis un dzirdēts pirms tam universitātē, bet šeit var arī nodarboties tādām kā svarīgākām lietām kā akadēmiskā izaugsme un tā universitātes kopējā mācību prestižu celšana. Ko tu iegūsti no studentu pašpārvaldes visām šīm pavadītām stundām šeit? Iegūtais ir, es teikšu, diezgan, varētu teikt, nenovērtējums, jo šī ir tāda viena baigi lielā neformālās izglītības platforma. Tās zināšanas, ko iegūst šeit, ir tiešām ļoti vispusējas un, varētu teikt, tiešām nenovērtējums. Vai tas ir viegli to savienot ar mācībām un vispār tie brīvais laiks, ko veltīt sev un nevis universitātē? Nav viegli, visnotaļ noteikti nav viegli, un tas no sākuma ir, tā ka vispār šķiet no sākuma varbūt pat neiespējami, bet laika menedžments ļoti daudz ko maina. Es tā kā esmu studējušo pašpārvaldes biroja administrators, tad, respektīvi, man ir jābūt birojā katru dienu. Diena aiziet darbos, protams, tā principā ir dokumentu lietvedība. Ikdienā ir visai darbīga, lai gan mans darba laiks principā ir no 9 līdz 2, es vienmēr šeit esmu līdz vismaz 6 vai pat vēlāk, jo tā tomēr nedaudz ir man sirds-lietu. Domā par to, ka tu esi bijis visās mūsu epizodēs. Tā kā studējušo pašpārvaldē ir tādi aktīvi jaunieši, tā vismaz mums gribētos pašiem domāt, tad arī es domāju, ka Runā TV nāk pie aktīviem jauniešiem un, respektīvi, es uzreiz šeit esmu priekšā. Un es arī esmu tāds tā kā visvairāk informētais par to, par vispusīgiem notikumiem, kas notiek universitātē, jo man vienkārši tādam ir jābūt, lai es spētu palīdzēt studentiem. Manuprāt, tas ir diezgan pašsaprotami, jā. Bet tev nav bijis tā, ka cilvēki tevi atpazīst un nāk pie tevis un prasa tavus autogrāfus? Diemžēl ar šādu godu laikam vēl neesmu saskāries. Kaut kādā veidā atpazīstamība universitātē ir, bet vēl šobrīd neviens nav, neviena meitene nav metusies virsū ar tādu domu, ka es slavenību kaut kādu vai pat tam līdzīgi. Tā kā, jā, neesmu izbaudījis šādu godu, diemžēl. Noskaidrojam arī to, kāds ir Mārtiņš pēc viņa kolēģa domām. Viņš ir tas cilvēks, kas mums ļoti bieži atgādina par to, ka vai tu to esi izdarījis, vai tu esi atcerējis, ka šodien tev ir konkrētā darba grupa, vai tu esi iekļuvies ar padomu sēdes materiāliem. Principā, mūsu biroja kārtībā ir atbildīgs par krūzītēm, kas atpakšā ir visai bieži sakrājas, tad viņš iet mums nomazgāt. Mārtiņš, manuprāt, ir pelnījis atrasties šajā raidījumā, pilnīgi noteikti. Kā nedēļas students, viņš kā katru nedēļu visu laiku atsaucās arī savā darba laikā, iet un sagāp universitāti, un es redzēju, viņš dzieda himnu un visu kaut kādas izdarības arī dara. Tā kā prieks par to. Ar Mārtiņu darbu viennozīmīgi esam apmierināti, mēs visi, kas šeit esam. Viņš ir ļoti izpalīdzīgs, strādā virsstundas. Tas ir fenomenāli, ka viņš ir gatavs kaut ko tādu darīt. Ne tikai mūsu te pāris cilvēku labā, bet visu studentu labā kaut ko uzlabot, cīnīties un darīt lietas labāk. Aneta Ozoliņa, Lāra Upaniece, Runā TV. Nu ko, mūsu 4. epizode ir galā. Ar jums šodien kopā bija Mārtiņš un Raivis. Neaizmirstat sekot mums Twitterī, Facebookā, kā arī blogā. Un saldējā ēdienā šodien atkal Strādiņš runā. Atā. Čau.
Laužam. Tagad pie laušanas ķeramies. Saša, davai. Ir, griežu. Kā tev tu labi Izvirpājās. Ļurkā. Paņem to caurumu ritīgi izcit. Es to tās izsatīšu, viņu izļorkāšu to spēlēt. Tu mēģini uzlīvi nokasīt. Oi, no. Nu, tev labi sanāk, klausies. Ir. Man patīk. Ir, man liekas, doma. Ir, bišķi jau sāk. Tās vēl uz otru pusi izļorkāsim, un tad vairs neviens nespēlē. Sit ārā caurumu. Jā, nu. Tur, tajā garā. Laužam, Viņi pirmie saplājuši. Tā, čau, Zigfrīd. Kāpēc tu nekusties? Punkts. Smaidīšu. Uz forši. Kas tas tāds? Filmē. Čau. Klausies, iedomātais draugs Fredi, tu man iedosi kompjūteru, es arī gribu. Ko es varētu nedosi, jā. Nagi nies. Baigais tu esi. Kaut kas jāpaņem. Tā. Jā, bet varbūt skaista jāciņa lillā. Nu, klausies, vakarā uz kino ar mani aiziesi? Varbūt to cepurīt. Nu, Maška, kas jauns? Skaties, man Facebookā jauns pielūdzējs. Jā, Alejandro sauc. No Meksikas. Nu skaists. Pasties, viņam ir rančo un zirgi, un ģimene ar tāda kupla, ražīgs. Pats ar pēc kumeļa bišķiņ. Ir, jā, var redzēt. Un pasties, es jau teikt uzrakstīšu. Un pasties, kā viņš atbildēja man, jā. Un pasties, kāds viņam grūdaks ir normāls, ne? Tāds kā ritīgam ērzelim piestienās, jā. Es jau ar tādu gribētu pakrūtē. Ko tu vecā tev un tāds, pasties? Nē, tu esi tikai draugos, vajag Facebookā būt, tur jau tie international. Jā. Nu. Diezgan bēdīgi ar tevi te draudzeni sēdēt.